Tā, ko es gribu izdarīt? Es izvēlos preci šādi. Te ir it kā mans daudzums, kas tiek šai precei ievadīts, un es gribu, lai tas parādās manā sarakstā ar nopirktām precēm. Sarunāsim uzreiz tā, ka mums var būt tikai 5 preces, ja, lai tur nebūtu lielu problēmu ar šo te lietu. Tad mums ir tikai 5 preces, un viņas var būt ievadītas šajā apgabalā. Tā, mums tas ir vienkāršāk variants. Super. Labi, tātad pirmais, kas man ir vajadzīgs, man atkal vajag kaut kur redzēt tādu, ko esmu izvēlējies pats. Tātad, ko esmu izvēlējies, tātad es rakstīšu šeit ir vēl lookup. Lookup values, šis ir mans skaitlīts, kas atbilst šī loga rezultātam, jūs to visu zinat. Man ir table preces, mēs jau to esam izskatījuši, un tātad otrā vērtība un false. Super. Ja, nu lūk. Tātad šādi sanāk. Es, lūk tā, mainot, jā, tad mainās. Super. Mēs tagad apskatīsim visvienkāršāko variantu, kad visas starpdarbības tiek izrakstītas Excelī. Kaut gan tās nav obligāti, to visu var darīt iekšā Visual Basicā, nu, bet tas būs tad vēl sliktāk, vēl ilgāk. Ok, tātad, ko mēs daram? Mēs liekam iekšā pogu. Liekam iekšā ActiveX Control pogu, kas vienkārši šādi izskatās. Tad ideja ir vienkārši, es izvēlos šo rindi, tad izvēlos kāda prece, kāds daudzums, nospiežu command button šo podziņu, ja, tad ko mēs sauksim par button save, ja, un šeit būs rakstīts arī save. Šādi, ja, tātad es viņu nospiežu, un šeit parādās olas, šeit parādās 85, un te ar VLOOKUPiem jau var piemeklēt cenu un aprēķināt ar formulu summu. Ja, tātad, ko darīs šī programmiņa? Viņi vienkārši šajās divās kolonās pareizajā vietā rakstīs preci. Problēma ir tāda, kā pateikt, lai viņš katru reizi raksta nākamajā rindā. Kā kontrolēt, cik vispār jau ir aizpildīts rinds un vispārējais. Ja? Tā ir vienīgā problēma, tā kā te ir mazliet jāpadomā par šo lietu. Tātad divreiz klikšķinām uz pogas, viņš mums ieslēdz atkal to pašu Visual Basic, redzam private sub button save click. Tad ko mēs daram, kad tiek nospiesta šī poga save? Ja? Tātad lūk tā. Ok. Pirmā lieta, tad, ko ir jāizdara, ir jāuzzina, par kuru rindu iet runa. Kurā rindā mēs gribam rakstīt iekšā. Tātad ir jāuzzina arī... Sorry. Nomainījās tastatūra. Tātad, kura rinda mani interesē? Problēma ir tāda, ka katru reizi rinda var būt savādāk. Un mums būs baigā ziepes to meklēt, ja mēs nezinām ļoti vienkāršu, kā izrādās ļoti vienkāršu Excel triku. Atceramies, bija tāds kodiņš kā range. Ja, tātad range, un skatāmies, ko es saku. Es saku, ka ir apgabals B27. Ja, tad B27 ir tā vieta, kur sākas mana tabula, kurā es gribu ievadīt vērtības. Pareizi? Super. Tad, ko es saku? Tad, no šī apgabala aizej uz pašām beigām. End. Un iekavās rakstam uz beigām, kur? Excel down. Šādi. Un parādi man šo beigu rindu. Lūk. Tātad, kas te notiek? Es jums pastāstīšu, kas notiek. Tātad, ko dara šis kods? Atceramies, ka jūs varat pārvietoties pa Exceli ar taustiņu kombinācijām Ctrl un bultiņus. Ctrl un bultiņa pa labi, un jūs aizlidojat līdz pēdējai aizpildītai šūnai. Ctrl uz augšu un tā tālāk. Ja? Ko es esmu tikko uzrakstījis? Es esmu uzrakstījis darbību Ctrl uz leju. Tagad skatāmies, kas notiek. Kad es pie mana esošā gadījuma nospiežu Ctrl uz leju, mani aizmet uz pašām beigām. Nu, tā tas notiekās. Ja? Tātad, to ir jāparedz. Ja? Bet, ja man šeit kaut kas ir rakstīts, piemēram, olas un tā, tad, kad es nospiežu Ctrl uz leju, viņš man nomet līdz beigām. Un tad es zinu, ka man ir jāraksta nākamajā rindiņā. Un tā tālāk. Tad vienīgā problēma, kā kontrolēt, ka, lai pēc tukšās tabulas es rakstītu uzreiz nākamajā rindiņā, nevis brauktu uz leju. Nu, un skatāmies, kā to var realizēt.
Es vēlreiz jums atkārtoju, ka es jums piedāvāju visvienkāršāko iespējamo risinājumu ar vismazāk programmēšanas. Tas, ko mēs tagad izdarīsim, ir ļoti neefektīvi, bet do the trick, tā teikt. Ok, tad mums ir jāpārbauda, vai rinda nav pārāk liela, vai viņš nav aizlidojis pārāk tālu. Ifiņš. Ja rinda ir lielāka par. Ok, tad skatāmies. Lielāka par ko? Ja viņa ir lielāka par 33, tad ja tas, ko izdod šīs te kontroli uz leju, ir lielāka par 33, tad, un te mēs rakstam, rinda ir 27. Tad ko es šeit izdaru? Es pasaku, ja esmu aizlidojis pārāk tālu no savas tabulas, tas nozīmē, ka laikam viņa ir tukša, un tas nozīmē, ka pirmā aizpildītā rinda ir 27. Lūk tā. Ko es daru tālāk? Ļoti vienkārši, skatoties, es rakstu cels, atceramies bija tā arī tāda funkcija, cels, te ir rinda plus 1, jo kontroli, jūs redzēt, kontroli uz leju man apstādina uz pēdējās aizpildītās, un man ir jātiek līdz nākamai tukšai, šā darbība, un tad ir kolona B, tad otrā, un tas ir vienāds ar ko? Tas ir vienāds ar to, ko ir izvadījis mans VLOOKUPs, tātad šūna H20, ko es arī šeit skaisti pierakstu, kā jau es jums parādu iepriekš, H20. Nākamais blakus ir jāizdara tas pats, plus 1, tikai trešajā kolonā mēs izvadīsim daudzumu, ko esmu izvēlējies, ja, un tas ir šūna F20. Tātad šūna F20, lūk šādi tas izskatās. Redzam, ja? Nu, lūk. Tātad teoretiski tam visam ir jādarbojās tagad. Paskatīsimies, vai tas tiešām strādās. Ok, tātad save poga ir gatava. Izslēdzam design mode. Nu, skatāmies, kas notiekās. Tātad esmu izvēlējies olas, 285, nospiežu save, viņš man ieraksta. Tas ir forši. Nākamā pārbaude. Tagad viņam ir, ja es izvēlos bultskrovas, piemēram, viņam to ieraksta otrajā rindiņā. Ok, nospiežu, viņš tiešām to izdara, ja, jo viņš saprot, ka tagad ir jābrauc. Nu, un tālāk mēs varam turpināt. Ogles, super. Acetons, ļoti labi. Piens, brīnišķīgi. Maize. Maize arī kaut kur uzraksta, bet viņš jau iziet ārpus manas līnijas. Super, tas nav labi. Vēlreiz bultskrovis. Super. Sanāca. Ogles. Redziet, ogles viņš sāk rakstīt augšā šeit. Jo mums bija tā pārbaude, ja ir lielāks par 33, tad ejam uz augšu. Tātad, ko vēl neesam izdarījuši? Vēl neesam uztaisījuši pārbaudi uz to, ka ir aizpildītas visas 5 rindiņas. Ja, tad vēl ir viena papildu pārbaudīte, neliela. Tad viņa šeit ir. Tātad, ja ir lielāks par 33, tad ejam atpakaļ. Bet vēl ir jāpārbauda, ja ir lielāks par 32. Tad nav jādara vispār nekas. Tātad, kā mēs to varam izdarīt? Tātad mums tagad ir jāizdomā pareizā secība. Ja ir lielāks par 32, tad mēs neko nedaram. Ok, tad mēs daram tā. Mēs rakstam else if. Else if, kurā mēs rakstam, ka ja rinda ir lielāka par 32, tad tad mēs rakstam, kad
exit sub. Šādi. Šī pirmā pārbaude man ir vajadzīga tikai brīdī, kad ir tukša tabula. Kad viņa būs tukša, nostrādās šīs rezultāts. Kad viņa ir aizpildīta, ir jādarbojas šim rezultātam. Un mēs paskatīsimies, vai tas tā tiešām ir tagad, vai esam kaut ko nepareizi izdarījuši. Tad nospiežam save, viņš pieraksta. Ok, tātad mēs kaut ko nepareizi izdarījām, šī pārbauda nav līdz galam pareiza. Pamainīsim līdz 31. Redzēt, nekas nenotiek. Nekas nenotiek, jo tagad viss pareizi darbojās. Tātad atkal, ja mēs gribam būt ļoti lojāli pret mūsu darbiniekiem, mēs varam šeit, izmantojot message boxu, uzrakstīt vairs nevar. Piemēram, ja. Un tad būs tā, kad ir vairs nevar, un ok. Un viņš sapratīs, ka vairs nevar. Ja, tad lūk šādi. Vēlreiz paskaidrošu. Šī pirmā pārbaude ir lielāka par pirmo, tāpēc, ka viņa ir vajadzīga tikai vienreiz dzīvē. Tad, kad tabula ir pilnīgi tukša. Šīs izpildīsies tikai vienreiz. Šīs variants mums vienmēr ir vajadzīgs, jo mēs kontrolēsim tabulas aizpildīšanu. Tagad par bugiem, kuriem es runāju. Tad viens tāds nenozīmīgs bugs ir, piemēram, kā izdzēst. Jūs varat izdzēst vienu no precēm šādi, ja? Bet tālāk viņi paliek ar pārtraukumu un to nekādīgi nevar labot. Ir laba ziņa, ka ja jums ir tukšumi, tad šī mūsu programmiņa aizpildīs viņus, kad jūs nākamreiz gribēsiet kaut ko pielikt klāt. Tad, piemēram, jums nepatīk otrā prece, jūs gribat pievienot vēl pienu, jūs nospiežat save, un viņš to aizpildīs tajā tukšajā rindiņā, jo viņš to mak darīt. Ja? Tātad ar šīm te risinājumiem ir tikai viena problēma tāda, kad viņš dzēst vēl nemāk. Ja mēs gribam, lai viņš vēl mācētu dzēst, tad tur ir jādarbojas ar vēl vairākiem cikliem, un es domāju, ka tas mums pašlaik nav vajadzīgs. Es plānoju semestra laikā parādīt jums, kā var uztaisīt kārtošanu bez programmēšanas un ar programmēšanu, bet pašlaik mums tas nav vajadzīgs. Es ar šo arī gribēju jums parādīt, kā var vienkārši ar nelielu kodu, un ticiet man, šis kods ir neliels, ja, mēs varam izdarīt kādu interesantu un nodrīgu lietu.